Kad pirkt un kad pārdot? Šis ir ļoti aktuāls jautājums tradinga interesantu vidū. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka par to atrodami tik daudz un dažādi viedokļi. Tomēr būtiskākais bieži tiek palaists garām. Analīzes metodes pamatā iedalās divās kategorijās – tehniskajā un fundamentālajā analīzē. Tās tiek pielietotas ar mērķi, lai izdarītu prognozi par iespējamo cenas izmaiņu. Tomēr neviena no tām negarantē pozitīvu iznākumu, un to ir patiesi svarīgi apzināties jau pašā sākumā. Kāpēc tad vispār nepieciešams izmantot tehnisko vai fundamentālo analīzi? Kaut kā jau prognozi ir jāizdara, bet var arī atvērt treidus uz labu laimi, jo patiesībā tos atverot nav iespējams zināt, kāds būs konkrētā treida rezultāts. Liec aiz auss, ka ir ļoti būtiska atšķirības starp pozitīvi noslēgtiem treidiem un spēju uzrādīt ilgstošu peļņu treidojot. Praksē sanāk tā, ka tiek veltīts laiks prognozes izdarīšanai, lai atvērtu treidu, kurš var izrādīties negatīvs neatkarīgi no izmantotās analīzes metodas. Šis fakts paliks nemainīgs pat tad, ja mēģinās apvienot vairākas analīzes metodas, jo galvenais cenu svārstību iemesls ir tirgus dalībnieku rīcība. Kāda analīzes metode periodiski uzrādīs labāku prognožu precizitāti par citu, taču situācija pēc laika var mainīties par labu otrai analīzes metodei. Tam ir pavisam loģisks izskaidrojums. Neesmu gan drošs, cik precīzi to izdosies uztvert iesācējiem. Cenas svārstība atšķirīgos laika posmos mēdz būt ļoti dažāda pat uz viena un tā paša finanšu instrumenta. Piemēram, izmantojot identisku tehniskās analīzes metodi, gan augšupējošā trendā ar lielu svārstību amplitūdu, gan saniskā trendā ar mazu svārstību amplitūdu, rezultāti visticamāk būs kā diena pret nakti. Traderu klubs mērķis ir sniegt realistisku un viegli saprotamu informāciju par šo niansēto nodarbi. Mūsu mājaslapā ir izveidota bezmaksas apmācības sadaļa, kurā pieejamie materiāli pavisam iespējams ir kvalitatīvāki kā daudzos mākslas kursos par tradingu. Links uz to ir video aprakstā. Tātad, kas tieši ir tehniska analīze un uz kā tā ir balstīta? Tā ietver metodes, kuras balstītas uz pieejamo informāciju no cenas grafiskā attēlojuma. Šajā kategorijā iekļauti visi grafika attēlošanas veidi, un no tiem izrietošās analīzes metodes, indikatori, kā arī uz cenu un apjomiem balstītas metodes. Fundamentālā analīze galvenokārt ir balstīta uz finanšu pārskatu, ekonomisko datu, politisku lēmumu un ģeopolitisku apstākļu potenciālo ietekmi. Tradings pēc savas būtības apzīmē ievērojami īsāka termiņa darbības kā investīcijas. Tāpēc fundamentālā analīze praksē varētu tikt pielietota salīdzinoši neilgu laiku pirms vai pēc svarīgu pārskatu, datu, lēmumu vai notikumu izziņošanas. Katrs iesācējs apgūst sev vēl nezināmas analīzes metodes. Tomēr ļoti daudzi nepāriet pie nākamajiem punktiem, lai uzlabotu izredzes ilgstoši nopelnīt tredojot. Ideālajā variantā katrai no izmantotajām analīzes metodēm ir jāpilda īpašs uzdevums. Lūk daži uzdevumi, kurus analīzes metodes varētu pildīt. Noteikt trendu, apstiprināt pretestības vai atbalsta līmeni, norādīt uz signālu trade atvēršanai, vai pat pildīt specifiski definētus uzdevumus. Un tā ir tikai daļa no iespējām. Analīzes metožu primārais mērķis nav nopelnīt naudu, bet gan pildīt konkrētus uzdevumus. Tās izmantojot pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem un apvienojot vairākas analīzes metodes, kur katra no tām pilda noteiktu funkciju, būs izveidojis lēmumu pieņemšanas plānu, kas tiek apzīmēts ar nosaukumu tradinga stratēģija. Lielai daļai iesācēju liekas, ka nepieciešams vienkārši apgūt analīzes metodes prognožu izdarīšanai, un ar to pietiks. Taču realitātē tas ir tikai viens no pirmajiem soļiem pēc tradinga pamatu apgūšanas. Ja mērķis ir uzrādīt ilgstošu kapitāla pieaugumu tredojot, tad būs nepieciešams izmantot pietiekami labu trading stratēģiju, kur tieši pielietotājām analīzes metodēm ir ievērojama loma. Nereti valda tāds uzskats, ka kāda no analīzes metodēm būs tā īstā un vienīgā, bet tas drīzāk ir mīts. Lai gan kāda metode var izrādīties noderīgāk par citu, tomēr rezultāts ilgstošā laika posmā veidosies no vairāku nelielu uzlabojumu kopuma. Kādas ir trīs galvenās atziņas no šī video? Analīzes metodes tiek izmantotas prognožu veikšanai, taču neviena no tām negarantē pozitīvu rezultātu. Neapstājies pie domas, ka jāatrod īstā analīzes metode, bet gan sāc strādāt pie trading stratēģijas izveides, ja patiesi vēlies uzlabot savas izredzes nopelnīt tredojot.
Katrai no izmantotajām analīzes metodēm jāpilda īpašs uzdevums, un primāri tas nav nopelnīt naudu, jo ilgstošā laika posmā peļņa ir tikai pieņemto lēmumu rezultāts.